Es teiktu, ka turpmāko tālāko 10 gadu laikā noteikti. Jo tagad tas viss ir attīstības posmā, tāda infrastruktūra tiek likta. Un es domāju, pēc 10 gadiem mēs noteikti redzēsim, kā top 5 basketbola pilsētas Latvijā noteikti. Jo arī agrākos laikos ir ļoti daudz izcilu basketbola skolas audzēkņu. Tikai vienīgi tas, ka Ogre varbūt nav bijusi šī infrastruktūras Ogres nav bijusi tāda, kad viņi šeit paliek, jo Ogre nekad nebija bijusi tāda liela pilsēta. Bija ļoti laba maza basketbola skola ar labiem treneriem, kur reizi gadā izaug kāds ļoti labs spēlētājs. Es varu nosaukt pāris. Kaspars Bērziņš ļoti labs piemērs. Un daudz citi, kas tagad arī Alderis LBL ir ļoti atpazīstami. Bet tas viss kaut kā nav palicies to, ka viņi varbūt kādreiz varētu atgriezties savā dzimtajā pilsētā Ogrē. Man liekas, tagad ir tas laiks tieši, kad Ogre varēs būt tā basketbola pilsēta, kur arī būs atpazīstama ar šo savu basketbolu. Jā, man liekas, tas ir tieši, kas tagad ir pats labākais, jo gan es personīgi jūtu, gan arī pieļauju, ka citiem puišiem tas pats, kad mēs varam pilnveidoties individuāli ļoti strauji un vērtīgi, jo šobrīd Ogrē ir visas iespējas un, man liekas, nekas labāks kā jaunam basketbolistam nevar būt. Pa lielam, kad mani pirmo reizi paņēma trenēties un arī uzspēlēt uz Alderis LBL1. Bija tā, ka varēja just to spēles atšķirību. Arī pirms sezonas spēlēs, kad es uzspēlēju, tur bija ļoti atšķirās. Tā spēle, tas temps atšķirās un tā nopietnība, tas viss atšķirās. Un ļoti patīkami tur pamēģināt uzspēlēt un pamēģināt, kā tev ir salīdzināt sevi ar 10 gadus, 5 gadus vecākiem, ļoti pieredzušiem spēlētājiem. Mēs cīnām, mēs strādājam un darām tā, ka katru mēneši, katru sezonu spēlē labāk. Pa lielam jau Ogrē nekad nav bijis tāds atbalsts un tik daudz skatītāju nākuši, ka tajā laukumā tur cita bunga sauc Ogri, tad tiešām tāds emocionāls arī uzplūdums ir ļoti liels un gribas tiešām palīdzēt, lai komanda, lai viņi uzvar. Un arī uztraukums, protams. Tas arī vienmēr bija jaunajiem tīpaši. Es gāju laukumā, man liekas, regulārā sezonā vienreiz bija pret Jūrmalu, tad gan bija uztraukums normāls, jo arī varbūt dažreiz sanāk, ka jāsats tādi spēlētāji, par kuriem tev ir vienmēr licies, ka tās ir basketbola zvaigznes un tagad tu pat viņi spēlē aizsardzībā, un tas ir diezgan iespējīgi. Kad mēs skatījāmies spēles video, pirms spēles Ventspili, parasti tas video ir tāds, mēs skatos tos spēlētājus, varbūt es dzirdējis viņiem, es viņus redzēju, kā viņi spēlē, bet pirms spēles pret Ventspili tur Jānis Čēnoks, Peiners, tad nopietnības sajūta reiz radās un gribās parādīt. Ja runājot par pirmssezonas plāniem, par to play-off, tad, man liekas, tagad ir izdarīts tieši ļoti daudz priekš tā visu, un rezultāti ir, man liekas, ļoti labi. Tieši tādā ziņā, kad ir uzvaras un tas viss kopumā. Un vispatīkamākais ir tas, kad komandā ir šis uzvaras gars pašiem spēlētājiem, kad viņiem visiem gribas uzvarēt. Un nav tā, kad puiši brauc spēlēt, mēs visi par kādu Ventspilu un visi brauc ar nokārtām galvām. Tā nav, jo visi grib cīnīties. Un, man liekas, tas ir pats svarīgākais, kas tādai jaunai komandai debitējošai ir svarīgi. Šī vēlme uzvarēt.